Roku varētu salīdzināt ar ozolu, kas 100 gadu lapas ir dzinis uz visām pusēm, šo žānru sazarojot neskaitāmos mūzikas novirzienos. Tikai roka mūzikai līdz 100 gadu slieksnim vēl kāds brītiņš jāģingstina savas elektriskās un basa ģitāras stīgas kārtīga bungu ritma pavadījumā. 20. gadsimta 50. gados krustāvs blues, ritmu blues, country un krustmāmiņa folk mūzika Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu auglīgajā mūzikas dobē deistīja roka zīli, kas izauga par varanu koku, kura zeros savus šūpuļus kāruši Beatli, Elvis Preslejs, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, Nirvana, Muse, Kings of Leon un, protams, vēl neskaitāmas stadionus un karāžu priekšas pulcējušas grupas. Arī Latvijā roka koka vālītes sāka cilāt Katedrāle, Līvi, Pērkons, Jumprava, Linga, Inokentijs Mārkls un daudzi citi. Šī lieki nesarežģītā mūzikas žanra pavēniņa, dumpinieciski, lielākoties sevis radītu mūziku izpildoši rokmūziķi, aizvien pauž savu attieksmi pret pasaules iekārtu, pulcējot tūkstošiem fanu absolūtas brīvības mītiņos, roka festivālos visā pasaulē.